play every game like it's my last. Not the game. We're talking about practice, man. Oh, gee. Oh, my. We're the back. We are the backest. Jā. We are the backest. Neko jau neplēdām garām. Nē. Absolūti. Esmu atgriezušies pēc visas zvaigžņu spēles pārtraukuma. Jā, mūsu kontrola punkti ir sezonas sākums, All-Star un sezonas beigas. Un play-off var būt, bet tie galvenie pieturpunkti, kuros piestāt. Jā, nē, viss, es esmu sapratis, man ir tā kā tagad. Tev pietrūka? Man ir enerģija, man ir laiks, kad ar šo atkal nodarboties šādā līmenī, un tāpēc arī te mēs esam gan YouTube'os, gan audio formātos. Zini, kas versijas cieta Google podcasts? Jā? Like for real. Ak, nē, neizdevās viņiem, jā. Nesagāja. Podcasts spēlē neizdevās. Podcasts spēle, tomēr bija pārāk Spotify, bija pārāk stiprs. Spotify, bet vēl viens arī paziņojums. Jā. Twitters. Oh, jā. Mums ir Twitter konts. Beidzot salūzā. Īstenībā, zini, es vienkārši izdzēsu savu privāto kontu, lai es beigtu tur patērēt daudz laika. Un tagad es uz tā bāzes vienkārši uztaisīju speciālo basketbola kontu, kur es sekoju tikai basketbolam, un tad mēs arī attiecīgi tur postosim kaut kādas lietas. Tā ir, jo, piemēram... Un starp citu sekoju, ir @sauna NBA. Nebija aizņemts, jā? Nebija aizņemts. Nice. Par laimi nebija. Nice. Tas tā kā... visi apbrīnoja to, ka Andrei Gudala savulaik bija, viņam bija @Andrei vienkārši. Un visi domāja, kā viņš dabūja. Kā Andrei 3000, piemēram? Vienkārši @Andrei. Nu jā, bet... Viņš bija nebija Andrei 1 vai Andrei tur 69, kaut kas tāds, Andrei. @Andrei. Leģendāri. Jā. Bet jā, pa Twitter kontu, jā, tas ir vispār, tā ir labi vispār vieta, jo man tāpat tās daži arī patīk kaut ko pa NBA no savu uzrakstīt, bet dažreiz domāju, pats pusē lielākajā daļā man sekotāji droši vien neinteresē tas, tāpēc viens tā kā purpose tā kā radīts Es tev vajag iedot piekļuvus. Iedomā piekļuvu, lai es varu stulbības izsāc likt iekšā un incentos statiņus. Jā. No incentām lapām. Jā. Davai, rekā. Tas sekoja, mums šobrīd, ka es 6 sekoju, tā kā es domāju, ka bet 10 varētu līdz dienas beigām dabūt. Pēc šīs epizodes mēs varētu 10 uzskatīt. Bet es domāju, ka arī lietas, ko mēs varētu ieviest, es padomāju no savas puses, ka līdzīgi kā mēs Spotify'ā, tur ik pa laikam kāds polls un tādas lietas uztaisam. Es domāju, ka Twitterī varētu būt galvenā vieta, kur taisīt tāds aptaujas. Nedēļas jautājums kaut vai. Jā, un Spotify'ā es iedomājos, es atvēršu to brīvās formas ierakstāmo lauku, ko tu varēsi ierakstīt, un tur varētu taisīt mailbagu. Kad tur cilvēki ieraksta savus kaut kādas, nezinu, jautājumus vai idejas, vēl kaut ko, ko mēs varam pēc tam vienu apspriedīsim nākamajā reizē. Starp citu no tiem 6 sekundēm 2 ir boti. So, ļoti labi. Ļoti labi. Bet sievietes toties. Botu sievietes. So. Jā, zini, kas ir kas. 33% mūsu auditorijas ir sievietes, so that's cool. Bet īstenībā mums arī ir īstie podcastu auditorija, kaut kādi tur, nezinu, daži procentiņi. Nav mums full mail audience. Jā, Discordā kaut kā, es zinu arī, ka mums ir kaut kas tur. Tā kā, piesakojam un, Twitters tikai iegūst no tā gan jau. By the way, es šodien braucot uz ierakstu atcerējos vienu lietu, ar visu to kontekstu, ar atgriešanās kontekstu un tā tālāk. Es atcerējos par savu vienu no visu laiku mīļākajiem NBA multimediālajiem gabaliņiem, kas notika tālajā, es pat neatceros, kurš tas gads jau sanāk, 10. vai kad Melo aizgāja atpakaļ, nevis aizgāja atpakaļ, bet aizgāja uz New Yorku. Un tad viņam pirmajā spēlē, kad viņš spēlēja Madison Square Gardenā, bija tāds tribute video. Tribute video? Tā kā welcome video, kur bija tādi kvoti, jā, ka viņš ir tur, jo viņš ir no New Yorkas pats, vai ne? No Baltimoras. No tā reģiona. Viņš piedzima Baltimorā, uzauga, Ņujorkā vai otrādi. Respektīvi, viņam bija tie citāti par to, ka viņš bērnībā tur spēlējas un ka viņš tur gribēja, ka Ņujorka ir, tā kā viņam stuvu sirdī un ka viņš gribēja būt Bernards Kings, vai ne? Un skanēja fonā I'm coming home, tā. Lebron varš tas skanēja, ka viņš atgriezās. Tad, kad viņš atgriezās. Bet Melo ir tieši tāds vesels klips var apskatīties. Viņu YouTube'ā var redzēt, ja tu ieliec, tad, ja man par Milwaukee viņi to spēlē tajā reizē. Un tas tāds aizkustinošs likās, un es atcerējos par to. Antonijs dzīvis ir Brooklynā, protams, jā, bet viņš uzauga. Bet, protams, viņš sevi asociē ar New York, protams. Jā, viņš arī koledžu, viņam bija Syracuse, kas ir tur
upstate New York, tā kā tas reģions. Tā kā, tas viss reģions, tur, protams, tas tā vairāk nianses nekā kaut kāda tur apstrīdēšana. Bet, protams, welcome video. Tas bija īstenībā liels notikums. Atceros, tas man lika atcerēties par Linsanity. Tu biji klāt Linsanity? Es neesmu pārāk labi neatceros Linsanity. Bet man liekas, tas ir, mēs tagad novirzamies uz sekundi, bet tas, manuprāt, nekas līdzīgs joprojām nav noticis. Ka Čalis, es teiktu, kas būtu analogs Linam šobrīd? Linam pirms Linsanity. Tas tā kā Six Trophy Jasons Concepcions teica, ka viņi tur sāk jokot par to, ka viņš varētu, ja gribētu, varētu NBA spēlēt, but it's been done already. Es domāju, ka viņi referēja uz Linsanity. Šeit var teikt, ka viņš arī, viņš ir tik un tik garš, viņš par īsu, bet... Maxis Boks. Maxis Boks tik NBA, viņš un tāpēc es negribu, nav interesanti. Nē, viņš sačakarēja priekš īsiem čekiem argumentu, ka... Ja es būtu bišķi garāks, tad es būtu spēlēt NBA. Insanti, whatever. Es domāju, ejam uz priekšu, un kaut kā, par cik mēs neesam ilgi runājuši, parasti vienmēr grūti kaut kā izdomāt, par ko runāt, jo, neesam iegājuši ritmā, bet, manuprāt, pēdējās nedēļās noteikti tā kā skaļākā tēma, kas ir NBA notikusi, ir sporta totalizatori. Aiziet, sponsorēts by FanDuel. NBA ir liela gambling problēma, un pēc mirkļa sponsored by FanDuel mūsu segments par labākajām likmēm uz šīs nakts spēlēm. Jā, laivā pilnīgi, viņiem pat, kur tagad parādījās informācija, ka būs pat League Pass aplikācijā. Jā, toreiz live, bet toreiz DraftKings. Jā, man liekas, ka tie būs DraftKings. Jā, bet pirms ienāca vispār ASV tā kā legāli, cik 3-8 štatos tagad ir gambling legāli. Tas FanDuel, vai tas bija gan platformā, vienmēr likās, tas ir fantasy kaut kāds? Tas bija kādreiz, viņi kādreiz slēpās zem tā, ka viņi ir fantasijas, viņi, būtībā uzbūvē to infrastruktūru, jo, manuprāt, tam fantasijam arī ātrāk un vienkāršāk varēja sākt likt. Viņš neskaitījās kaut kā tur tas totalizators tajā izpratnē, bet šobrīd viņi ir pilni laika totalizatori, un tur nekāda vispār nav vairs nošķīruma. Jā, bet... Šodien tieši arī Pelicans un Bostons spēlēja, Pelicaniem uz grīdas milzīgs FanDuel. Over-unders varēja vēl uz grafikas parādīties. Viņiem patīk jau likt šās digitālās reklāmas. Bet jā, kāpēc gambling? Tāpēc, ka ir noticis pirmais skandāls saistībā ar likmju izdarīšanu. Iespējams, tā autors, allegedly, ir Michael Porter Jr. brālis, vecākais brālis, Jontais Porters no Toronto Raptors, uz kura sniegumu, teiksim tā, laukumā divās spēlēs tika izdarīts aizdomīgi tādas naudīgas likmes par to, ka viņš tieši neiekļausies šajos kaut kādos tajos over-underos. Respektīvi, viss, kas tika likts, bija uz under viņa sniegumā, gan punkti, gan bumbas, gan tur iemestie 3 punkti netie un tāds lietas. Un tieši piefiksētas 2 spēles, 26. janvāra spēle pret Clipperiem un 20. marta spēle, kura tad viņi bija, 20. marta spēle pret Sacramento Kings. Un abās spēlēs aizdomīgi arī tas, ka vienlaikus, ka tika uzlikts ļoti liels summas uz viņa sniegumu, ka viņš neizpildīs līniju uzlikto. Viņš abās spēlēs laukumu pamet jau pēc 4-5 minūtēm. Vienā no spēlēm skaidroja to ar kaut kādu eksistējošu acis problēmu. Kaut kādas problēmas ar acis sāpošu acis bija, un otrā viņš esot, apslimis pēkšņi. Jā, 3 minūtes spēlēs pret Raptoriem. Illness, Raptors said it was an illness and did not return. Bet 3 minūtes nospēlēs. Tā kā, lai skaitās, ka viņš ir izgājis laukumā, tā kā, lai iziet likme. Jā, jo ja tu neiziet laukumā, tad likme, nevis neiziet, viņi vienkārši tev atgriež atpakaļ. Un tas aizdomīgi kaut vai tāpēc, ka, spēlētājs, kur es personīgi nezināju, ka tāds spēlēs līgā, ka šajās divās spēlēs abās ir uzliktas milzīgas summas. Uz viņa sniegumu. Man pirmais jautājums, kāpēc šiem spēlētājiem vispār ir iespējams šiem spēlētājiem likt? Nē, labi, viņš jau pats nav licis iespēju. Nē, viņš nav. Kāds, bet Sticamāk. Zin kā, tur ir kāds ļoti, ļoti īpašs damdams bijis šajā kontekstā, jo, to var ļoti ātri redzēt un atklāt.
Tas ir ļoti aizdomīgi, un totalizatori ļoti cītīgi seko līdz šādām dīvainām likmēm. Ja tu tur uzliec piecītus, tā kaut ko, jebko vai nekur neviens cits nav līdz, līdz ko tu sāc likt liels summas, jo, viņi negrib zaudēt šīs summas kā totalizators. Un uzreiz ir ļoti liela tāda piekasīšanās, bet tikpat labi, varbūt ir kāds ļaundaris, kurš viņa vietā, kurš vienkārši, zaudē vai uzvar kāda starpība, bet to summu lika, lai beigās, tā kā ēnu pār Porteru. Šāls no galīgas komandas kaut kāds. Jā, es gribu viņu vienkārši komandā. Jā, es gribu, lai viņu tur sāka tagad kratīt, un viņš aiziet un uzliek tās likmes uz viņu, jo tur jau pat īstenībā neatkarīgi no tā, vai uzvar vai zaud, vai tā likme iziet vai neiziet, tas tāpat ir aizdomīgi. Ja es tagad aizietu un uz kaut kādu, es domāju, ka varētu diezgan droši arī jebkurš cilvēks šobrīd uztaisīt, kuram ļoti daudz naudas, aiziet, 100,000 uzlikt uz Franka Ntilikīnas kaut kādiem probetiem. Uz Kemba Walker, kurš nav līgā. Jā, kaut kur. Tāda nebūs probeti, vai ne? Bet uzlikt tādu probetu, un tas uzreiz būtu jau neatkarīgi no tā, kāda bija motivācija aizdomīga. Bet tas var tikpat ļoti būt joks. Jā, nē, šaubām, bet... Jā, Jontei Porters šobrīd ir uz nenoteiktu laiku atstādināts. Pats nav nekādu interviju sniedzis, bet viņa vidēja rādītājs šo zonu ir 7,5 punkti, 5,5. Tie bija viņa over-under. Viņš spēlē ļoti maz. Tas ir galvenais, bet 4,4 punkti, 3,2 bumbas un 2,3 piespēles 14 minūtēs. Spēlē komandā Raptoros, kuru sezonu jau ir norakstīt bijusi. Raptors ir netik sneaky šobrīd tanko, jo viņiem tur piki ir kaut kādi, kas var konvertēties, ja viņi būtu, viņiem ir protections kaut kāds viņu pikam kaut kādam vecam, es lasīju par šo. Un tāpēc ja viņi notenkos pietiekami zemu un paliks tur tajā top vietās, loterijā, tad viņi paturēs to piku. Un viņi varēs viņu draftēt. Gaidām, varbūt virsraksts pēc tam, vai šī ir Kanādas problēma. Bet vispār, starp citu par šo visu runājot, par gamblinga problēmām un vispār tāda konspirāciju plīvurs šogad sezonai pāri, jo, tiesnešus visu laiku, tas disrespekts, kāds šogad ir pret tiesnešiem un to, kā viņi dara savu darbu, ir, Ubras pēdējais izgājiens jau vispār. You're a bitch, yep. You're all dick riding, I get it. Tas jau. Bet tā ēnu pār tiesnešiem ir milzīga, tad pēc tam atkal ir stāsts par veco labo punktu apjomu, tad ir daudz, tad ir maz. Tagad... Kaut kā ļoti tādas gambling lietas. Kaut vai tas, ka kaut kādas svilpes netiek nosilptas, kas varētu izšķirt ne tikai uzvarētāji, bet vienkārši kaut kādu punktu skaitu kaut vai, kā tu minēji, rezultīvitātes kritums, kas mums arī, principā, kas bija uz vienu brīdi, mums šobrīd kaut kā arī, ka tur Knicks un kuras komandas tur bija 70 punktu spēlēs, pēkšņi iesaistījušās Minnesota, un kaut kā tu visu var sasaistīt ar kaut kādu, kas ir kaut kā gambling sadaļā, principā, jo kaut kā liekas, ka tie tiesneši tiešām tiek kritizēti un, nezinu, un vispār ierunājam vēl par gambling lietām. Šī Jontei Porter brālis, Maikls Porters arī bija teicis, ka, pirmkārt jau viņš teica, protams, ka viņš vispār netic, ka viņa brālis tur ir iesaistītē, viņš nav tā tipa čels un tā, bet viņš teica, ka tas gambling vispār, tur katru spēli, tu stāji pa laukumu, tur kāds no tribīnēm vai no courtside seats kliedz tev, veicīt, tev vēl 5 punkti jāiemet. Šitā tev, un tur vēl bija tas gadījums ar JB Bickerstaff, ar Cleveland Cavaliers galveno treneri, kurš teica, ka viņš draudus saņēma reāli, viņa ģimene saņēma draudus tieši no gambleriem kaut kādiem, kuri ar tur bija, tur viņam draudējuši, ka tu tevis dēļ man tur tas un tas nav izgājis. Nē, gambling, tas ir wild, ka tas ir, Haliburtons vēl bija teicis, ka viņš tie kontekstā to, ka viņam ir liels sezona, viņš kļūst par vienu no tādām līgas uzlacošiem zvaigznēm, viņš saka, es lielākajai daļai cilvēku, es vienkārši esmu prop čalis. Props vienkārši līdzeklis, kas viņam bija citiem ļaun, uz kuriem liek naudu, kurš viņiem var palīdzēt laimēt naudu, kas arī nav īsti tā pareizā pieeja vispār šitam. Teitums jau arī tagad tikko izteicās par to, ka viņš jūtās, viņam prasīja, kā viņš vispār par to visu jūtās, un viņš teica, ka viņš it kā stulbi, bet jūtos slikti, ja es cilvēkiem zaudēju naudu. Ja es, piemēram, nesasniedzu kaut ko to, ko viņi gribēja, ka es viņiem zaudēju naudu. Tas ir tik...
neētiski. Tas amorāli vispār pilnīgi. Vispār tā jā. Es nezinu, tas NBA... Un, es nezinu, varbūt, ja NBA tas būtu gamblings jau būtu. Nē, tas nevar būt. Man kaut kā liekas, ka tas viss ir tāpēc, ka tas notiek NBA, tas notiek Amerikā, tas viss ir uzreiz elevated. Kad kaut kā tas uzreiz tiek tā kā jau pāršauts pār strīpu tik ātri uzreiz, un kaut kā neskapēc liekas, ka tas notiek Amerikā, it makes sense, jā, ka viņi tur uz visu uzreiz tā kā out of hand sāk kļūt tā kā, nekontrolējami jau paliek. Bet jā, Eiropā kaut kā jau vienmēr bijis gambling un nav tādas sūdījušas. Bet laikam tāpēc, ka amerikāņi tik ilgi gaidījuši šo bija visu, ka viņiem tomēr Las Vegas bija tā vieta, kuriem visi vienmēr brauca. Tas ir digitāli pieejams praktiski visā valstī. Viņi ir ritīgi tur, viņiem tas ir kaut kas pilnīgi jauns, ka tur, oh my god, spēle iet, es paņemu telefons, varu uzlikt, oh my god, tas ir, jā, viņi uzreiz tur sākās vispār nekontrolējami naudas izšķērdēšana. Tā kā jā, gambling, NBA, ejam tālāk. Rezultāts kritums. Es nezinu, vai mēs gribam to. Tas bija tik īss un tik neaktuāli. Tas bija aktuāls īsu brīdi, bet tas ir tik... Protams, tur bija sarunas par to, vai tiesnešiem ir tikuši dots kaut kāds norādes par to tiešām, kad koncentrējamies uz kaut kādu svilpi un nesvilpšanu. Un bija pat kaut kāda apkopot statistika, man liekas, par februāru tieši bija, ka vismazāk nosvilptās... Vismazāk sodu nosilptie bija, laikam, NBA vēsturē. Kaut kas tāds bija, man liekas, ka apkopots, kas varbūt bijis to mēnesi tieši tā specifiski, varbūt garāks mēnesis, kaut makes no sense, bet tāpatās, bija, protams, ar spēlē, bišķi varbūt novērējums tas, ka tā kā ļauj bišķi nedaudz fiziskāk spēlēt un tā, bet, es domāju, par cik par to arī vairs nerunāju jau, tad es domāju, tas jau ir pārgājis tāpat kā jebkāds kaut kāds jauninājums NBA, kas vienmēr ir sezonas sākumos, mēs esam vienmēr novērojuši, ka tur kaut tādā tie paši sodi, ka tu tur kādu mēģini paņemt pikipaunā, tur tā kā, ka tas ir kaut kāds Trace Youngs, piemēram, un tad tev agrāk svilpa vienmēr, ka tev kāds tur tā kā, tu kādu sabremzē, viņš ieskrien tevī, tas sezonas sākumā kaut kad ievies to, ka tā kā šito vairs nesvilpjam, vai iedodam uzbrukumu piezīmi, vienu mēnesi tur ritīgi, viss šis strādā. Nosteigāt, kā bija kādreiz tas viens sezons. Jā, aizmirst par to visu. Tev. Viena lieta, kur arī, ne konspirācija, bet tāds ļoti karsts temats, kurš, praktiski visur tiek šobrīd cilāts, gan vietējos, gan ASV medijos. Latvijā arī? Jā, es to ik pa laikam dzirdu. Spēle? Nē, kur? Nē, par Boston Celtics klaču. Spēju vai nespēju. Un, jā. Manuprāt, tas arī ir mazliet. Tas arguments ir izrauts no plašāka konteksta ārā diezgan pamatīgi. Tagad tās divas pēdējās Atlantas spēles, vai ne? Kas, pasties, redzi, divas spēles pret Atlantu nenozīmīgā pilnīgi brīdī sezonas laika griezumā. Atlantu uzvarēja 2-0 sezonas. Jā, Atlanta čempioni, bet, jo uz divām labus bišķi, būtībā uz 12 spēlēm tiek uzbūvēts kaut kāds milzīgs narratīvs, kas ir tikai skaitļi. Es pasaukšu skaitļus, un tad vienkārši par to var padomāt vēlreiz. Jā, Bostona ir zaudējusi 12 no savām 16 spēlēm. Viņi ir zaudējuši klaču situācijā. Liekas, milzīgs, milzīgs procents, vai ne? Jā, ārprāts. Bet 80%. Bet Bostona 75. ir, ja skatās, cik viņi arī ir uzvarējuši klačā. Viņi ir uzvarējuši 20, vai tagad jau pat pār pa 20 spēlēm, to pateišu. 20 spēles viņi ir uzvarējuši klačā. Tad viņu bilance klačā ir 20-12, 62%. 4. labākais rādītājs līgā. Un tas pats stāsts par tām zaudētajām spēlēm. Pasties, viņi zaudēja klaču spēles, 12 spēles no 16 zaudējuši klačā. Kā mēs, ja viņi zaudētu pa -20, tas būtu cirdi, tā kā cilvēki būtu... Tas neparādījās klačā. Jā, cilvēki būtu mierīgāki, ja viņi visu šīs spēles būtu pazaudējuši pa -20. Un kā tad vēl tik stipra komanda zaudē spēles? Vai viņi uzvar pa 20 vai zaudē pa 20? Tāda ir tā vīzija galvā tiem, kas saka, ka viņi ir slikti klačā. Tas ir vienkārši tāds mans retoriskais jautājums par to visu. Protams, es nenoliedzu, ka tur ir savas problēmas, kas iezīmējās kaut kādos konkrētos brīžos. Jasons Tatums pārāk daudz viens pats visu tur dara, vai ne? Kaut kā sabrūk komandas spēle, ko par to runā, bet, katrā ziņā to nevar pamatot vai argumentēt ar šiem klača rādītājiem. Jo tas skaitlis ir, viņš vienkārši ir mazs, tas ir ļoti mazs samples, un pa lielam, ja tu paskaties pavēlts plašāk, tad īstenībā viņš runā krietni par labu Bostonai.
Jo viņu bilance tur ir 64%. Viņi uzvar absolūti lielāko daļu spēļu šajā visā. Jā, nē, nav nekādu iebildumu. Bostons, ap citu, kopš zvaigžņu spēles pārtraukuma. Denver labākā bilance šobrīd 15-4. Un net ratings Bostonai šobrīd kopš All-Star, kas 19 spēles, 15-4, viņiem 15,9. Otrajā vietā esošie Nuggets, gan uz puses mazāk 8,4 net ratings. Tā kā jā, Boston lielākoties sasit savus pretiniekus, jā. Bija tas zaudējums Atlantē, jā, tas pirmais, kur viņi 30 punktus izsēja. Daudz punktus izsēja, jā, bet tā kā, ja ja godīgi to spēli neesmu nosties, bet es pieņemu, ka tas 30, agrāk teica, ka 20 punkti nav droši NBA pārsvars. Nu, varbūt tagad var teikt, ka 30, bet nevar teikt. Kaut kā nesen vienā podkāstā kaut kas teica, ka neviena vadība. Lebrona un JJ podkāstā Lebrons teica, ka šobrīd vairs neviena vadība nav droša. Kopš Stefs Karīs ir ieradies līgā, vairs neviena vadība nav droša. Yep. Kā viņš viņu nosauc, light skin motherfucker. Jā, tas ir labs podkāsts vispār. Par to mēs pārnāsim, man ir arī savs. Bet vēl paturpinot, pakavējoties pie Bostonas. Jā. Interesants. Viens statistisks rādītājs, par kuru porziņu sakarā neviens nerunā. Pilnīgi droši. Nezinu. Instagram postu. Es nejauši lasot Zaka Krama rakstus. Nejauši tu tā kā. Nē, lasot Zaka Krama rakstus, es tādā veidā nejauši uzgāju interesantu statistikas rādītāju, ko es līdz tam nebiju tā racies un atradis, bet viņš tieši gada aizsardzības spēlētāja kontekstā šo vilku ārā Vembaņamas sakarā. Jo viņš mēģināja pasniegt argumentu par labu Vembaņamam kā aizsardzības spēlētājiem par Rudiju Gobēru. Jā, bet spēlējot sliktā komandā. Tur galvenais pretarguments ir tā sliktā komanda. Bet, ja tad viņš tur sāka to statistiku ķidāt un iezīmēja foršu lietu. Ir, bloku skaits. Vembijam šobrīd viņš ir līderis vispār līgā blokos. Un kas vēl viņam ir labāks pār Gobēru, bloku atgūšanas vai bloku recovery percentage, angliski, cik no tiem blokiem, ko viņš uzliek, komanda dabū bumbu, nevis izsit autā vai vēl kaut kas. Cik komanda iegūst bumbu. Kontrol bloks. Jo pēc, nokontrolēts bloks, jā. Jo pēc blokiem un stīliem uzbrukumi, kas sākas ar bloku vai stīlu, ir augstākās efektivitātes uzbrukuma veids līgā. Tur ir tas nevis net ratings, bet uzbrukuma ratings uz 100 pozīcijām ir kaut kāds 136 punktus 100 pozīcijām, ja tu sāc no bloka. Un jo tev ir augstāks šis recovery rates, jo vairāk tu tāds uzbrukums var dabūt. Un kas ir tavs aizsardzība nevien atņem pretiniekam, bet ievada ļoti augstas rezultatīvitātes uzbrukuma potenciāli. Un Vembijam tas skaitlis bija kaut 6-8 vai cik, ļoti daudz. Es paskatījos Kristapam, kurš arī šogad īstenībā aizvada diezgan labu par spīti savai lomai, ka viņš vairs nav tur tik daudz neganās apakšā, kā varbūt Dallasā tas viņam tika piespēlēts. Bet viņam ir 1,9, manuprāt, pēc pēdējiem, kas skatījos, vai bloku spēlē. Daudz arī par to runājam, ka viņš pie stīpas labi bloķē. Viņš arī šajā naktī uzlika gan Valančūnim labu, gan Zionam, bet arī, kaut gan Zions sākumā gāja visiem tur cauri, tā kā vilciens, bet pēc tam viņam zonu uzlika višķi priekšā, viņš nevarēja neko izdarīt. Bet, un Kristapam šis bloku recovery rates ir 64%, kas ir krietni augstāks. Gobēram bija kaut kādi, tu pateikšu precīzi, 64, tas ir kas ir 64% 64% no saviem blokiem. Komanda saglabā bumbu. Jā, viņi saglabā bumbu, nevis viņš tā kā pēc un Gobēram ir 59 šobrīd. No kaut kādiem tādiem labiem bloķētājiem, tad tev varbūt ir tāds statistika, tā kā kurš ir tā kā mums tā kā, šis labs metiem bloķētājs, bet tu pasies, visi viņi bloki ir tādi, kas ļauj pretinieku komandai saglabāt bumbu. Ir kaut kas tāds kritācijas, tāds spēlētājs. Tur, nezinu, Mičels Robinsons, piemēram, bloķē vienmēr metienus. Nevienmēr, bet viņa bloki nav tādi, kas bumbu dabū viņa komandai. Tā, piemēram, Walkers Kesslers ir tāds, kas ir mazāk 55% ar kaut kam. Daniels Gaffords. Prasē jau diezgan daudz viņi saglabā, bet, piemēram, izklausās. Pārsvarā, pārsvarā tā kā pus gandrīz vai, principā. Pārsvarā ir pār pa 55%, bet Vembaņamam ir 68%, un viņš savāc par visiem tā kā ievērojami vairāk. Tā kā tie recoverotie, pret viņa masu ir vienkārši insane. Viņam arī kvantitatīvi vienkārši vairāk bloki, līdz ar to vairāk arī saglabātās bumbas, kuras iesāk vairāk uzbrukumus. Un iesāk vairāk labus uzbrukumus. Un tas tāds
Man patīk viņš kā rādītājs, nekad par to, skaidrs, ka nebija vispār dzīvē, es domāju par kaut ko šitādu. Bet vispār tas ir interesants jautājums par to, ka tu nobloķē metienu, kuru bumbu iziet autā, tu vai nobloķē metienu, kur bumbu saglabā tavu komanda, bet tāpat bokskorā tas ierakstās kā viens bloks, bet pēc idejas, ja tu ņemot vērā kādu, ko tavu komanda iegūst, ka tu arī saglabā bumbu, tas, pēc idejas tas ir 2-1, tas ir arī stils, tam vajadzētu būt stilam, bet jo kaut kā neliekas godīgi, ka viens bloks skaitās arī tas, kur bumbu paliek pretiniekam joprojām. Kaut kā šķiet, ka, vai pusbloks, es nezinu, kaut kā to tas ir sarežģīts tādā ziņā filozofisks koncepts. Jo stils ir stils. Tu nozoc bumbu, tu saglabā bumbu, viss, tev nav stils. Tad tas, ja nav tas stils, tas ir deflections. Tas iziet autā, paliek bumbu pretiniekiem, tas nav vairs stils, tas ir deflections. Te bloks ir kaut kā, viņš nav kategorizēts tā. Interesants jautājums par šo. Zinu, bet šīs man ir tieši iesēdīsies tagad atmiņā tīri arī kā tiešām aizsardzības spēlētāju izvērtēšanas lieta. Jo, ir grūti novērtēt individuālu aizsardzību, bet visādos šitādās mazajās niansēs, ja paskatās uz Vembijas sniegumu, tur ir ārprātīgi stati. Viņam arī stoki ir visvairāk, kas ir bloku stili. Stoku karalis, man liekas, vienmēr, man vismaz asociējas. Olajuans, interesi pēc gribēju pateikt, kāds ir Olajuana augstākais stoku līmenis karjerā. Atpasīšos. Interesanti. Garā, labākā bloka sastāvā viņam bija 4,6 bloki, un viņam bija vienlaiks arī 2,1 stils, tā kā 6,7 stoki viņam bija. Ātri pametīšu acis pāri vai kaut kur kopā sasumējas kaut kas vairāk, bet izskās, ka nē. 6,7. Cik Vembijam šobrīd ir? Stoki? Ierakst apsties. Man šitajā čārtā nebūs, tur nav stila. Nē, Vembijam ņemam šobrīd stoki ir tikai 4,6, tā kā ir kur tiekties. Ir kur tiekties kaut vai blokos, bet stilos tas, ka centrs divus stils dabū, tas arī šobrīd labākie līgas aizsargi dabū divus stils, man liekas, lielākie, tur šeis, man liekas, divus ar vāc. Olajuana 2,6 stili pat bija vienā sezonā, Come on! Zini, kas ir Vembaņamam, ko es ievēroju, spēlēju pret Jalen Brunsonu, kur viņi, tur abi divi duelējās. Pirms tas, Jalen Brunsona 60 punkti, klusākie 60 punkti, manuprāt, kādus esmu redzējis. Jo viņš viņus būtībā, skatoties to spēli, savāca tādā perfektā 50% manierē, kurā vienu iemet, vienu aizmet garām, vienu iemet, vienu aizmet garām, vienu iemet, vienu aizmet garām. Un tev, ja viņš beigās nebūtu, netiktu tur bez mazai runāts par tām, par tiem izmestajiem metieniem un nebūtu overtimes, varētu likties, ka viņam ir vai nu 60 vai 25, might be anything, skatoties to spēli. Jo bija, kad viņš tur vienā brīdī uz trīņiem aizdegās, bet pārsvarā ļoti, ļoti klusa 60 punktu spēle. Quick trivia. Kas ir Niks līderis vienā spēlē mestajos punktos? Carmelo? Cik? 62. Yep. Pret Charlotte. Tu tajā sezonā visi sita Charlotte. Tā, man liekas, bija tā drausmīgā Charlotte. Viena no drausmīgiem Charlottes iterācijām. Bet jā, Brunsonam 61, Bernardam Kingam 60, Randlam 4. vietā 57 punkti. Leģenda, Niks leģenda. Interesanti. Kristaps Porziņš šeit neparādās. Man liekas, ka Krispam bija 40. Bet labi, paturpinot par Vembaņamu, ko es arī novēroju tajā spēlē. Vembijam ir vēl viens papildus cheat codes, atšķirībā no citiem, jo visas tās trakās lietas, ko viņš dara, tad, kad viņš piemēram, tur pēc crossover un trakiem dribliem uzmet tur no trīņa feiģiku, visi pārējie vienkārši stāv ar vaļā mutē un skatās, kas pie velna notika, un nekoncentrējas uz reboundu. Okay. Un viņa komandas biedri var aizskriet savākt. Ja kas ir bija tādas situācijas, tiešām, kurā viņš tur arī uztaisa crossus, un visi vienkārši skatās, what the fuck is going on. Un tikmēr kaut kāds Sohans tur ieskrien, un viens pats vienkārši savāc bumbu, un ko viņš aizmeta garām. Sočans. Jā, jo tev ir tas, tas angliski ir teiciens, būt in awe. Par to, kas notiek laukumā, un Vembijam vēl ir tas faktors, ka tu nevari koncentrēties uz savu spēli aizsardzībā, jo tev ir skaties, kā trīsmetrīgs džeksē driblē starp kājām. Starp citu, Džermijam Sohanam savs dzēriens, 4 move saucās, 4 move, un tur ir virsū viņa galva, un atkarībā no tā, kādā krāsā ir dzēriens, tādā krāsā ir bildīta ar Sohanu, viņa matu tādā krāsā. Jā, sapratu. Labi, Poļu dzēriens.
Hell yeah. Protams, ka Es poģēs. kaut kad redzēju video, viņš runā poliski. Es domāju, ka viņš vienkārši kaut kādā tur naturalizēts, bet viņam kaut kāda saknes bija. Bet man liekas, ka viņš tur vecāks, viens no vecākiem polis, un viņš vienkārši uzauga UK, cik es zinu. Bet jā, viņš runā poliski. That's fun. That is fun. Ejam tālāk. Ātro gonku pastīties, kas notiek play-in. Mums komandām palikuši 7 līdz 9 spēles šobrīd visām. Gan ausmos, gan rietumos izskatās, ka līdz pēdējiem vakaram, līdz pēdējiem vakariem vismaz notiks cīņas. Paskatījos arī Tankatonā, kas tur ar stiprākajiem skedžuliem. Visnepateicīgākā komanda, kurai šobrīd ir atlikušais grafiks, ir Phoenixa. Viņš šobrīd arī rietumos ir 7. vietā. 43-31 par baigās bilances priekš komandām, kas vēl cīnās principā par playoffiem. Phoenixa 43-31, Sacramento 42-31, Laker, kam ir 7-3 pēdējās 10, ir 41-33, bet jā, Phoenixai atlikušais grafiks ir 8 spēles, viņiem ir 2 reiz Minnesota, 2 reiz Clipperi, viņiem ir Cavaliers, viņiem ir Pelicans un Kings, visas playoff komandas, viņiem sadaļā iziest oponents, neviena komanda nav. Bet no otras puses arī, bet visas, kuras tu nosauci, visas ir ar saviem šobrīd mīnusiem, un katrs straglo savā veidā. Clipperi straglo, Timberwolves straglo ārpus laukuma. Tur gan ārpus laukuma, gan arī, tomēr arī nav spēcīgākajā sastāvā. Viņi, protams, labi iet viņiem tagad bez Kata, bet nav savā spēcīgākajā. Cavaliers tagad Mitčels atgriezies. Bet vienalga, ka arī Cavaliers tur klubdam, krizdam iet pa to dzīvi. Kingiem ārā Maliks Monks un Rīžais arī. Rīžais arī Kevins Huerters. Red Velvet. Bet jā, Pelikāni 2 reiz jāspēlē. Pelikāni vispār no šīm komandām, man liekas, ka Pelikāns ir vis tāda bīstamākā, kaut arī vakardien šīs nakts spēle. Es no rīta nostājos, jā. Bet jā, Pelikāns šobrīd varbūt pat būtu principiāli, viņi šobrīd principā kaut kādā ziņā, kaut gan Mavericks viņus var apsteigt. Pelikāni ir vēl par ko cīnīties, jo viņi varbūt ieslēgt tie 4-5. Tā kā duelie Clipperiem, viņi var arī nokrist uz 6. Un, ja nav pietiekami uzmanīgi, var arī izkrist uz to play-in zonu. Tā kā, Phoenixai diezgan brutāli. No citām komandām Lakeriem, vispār man interesē, kas ar Lakeriem notiek. Lakeri šobrīd ir, 9. Visi tur sasparojušās. Gan Golden State, gan Lakers tur neļaus Rocketiem sevi panākt. Lakeriem diezgan viegls grafiks. Viņiem ir 7. vieglākais grafiks. Viņiem ir viena spēle ar Minnesota, atkal Cleveland, atkal Pelicans un Golden State pa vienai spēlītē. Un tad viņiem ir Wizards, Raptors, Grizzlies un Brooklyn, kas principā ir... Cik stipras ir tās grūtās, tik vājas ir tās vieglās komandas. Principā tur var tikpat labi būt 4-4. Vilans tā arī iziet, varbūt pat. Golden State ir turpatās, viņiem ir turpatās pēdējās vieglākais grafiks. Viņiem ir arī visi spēlē par Pelikāni. Pelikāni Dallas 2 reizes Golden State. Tas varētu būt interesanti gan Dallasai, gan Golden State pret Lakeriem. Ļoti principiāli vēl viena spēle būs. Un pat Houston, kas ir karstākā komanda šobrīd līgā, bez Šengūna. Man liekas, ka bez Šengūna jau 7 uzvaras kopā 11 pēc kārtas, Bet bez Šengūna. Jēlens Grīns kaut 30 punktus spēlē skrējienā. Bet man patīk vienā, laikam, laupa podkāstā, tā kā Zaks Laus teica, ka kāpēc tiek teoretizēts par to, ka cik tālu varētu tikt Warriors un Lakers playoffos, pat neskatoties to, ka viņi play-in zonā. Viena no tām komandām, kur netiks, jo viņas paliks 9. un 10. vietā. Tā kā nav jēga vispār par šo domāt, cik tālu viņas varētu tikt. Ja tiks, tad tiks tikai viena komanda. Viņiem, kā... Nē, es domāju, ka Golden State 100% paliks play-in zonā. Tur ir 3 spēles starp tuvāko, kas ir Sacramento. Baigi grūti būs sadaldēt to visu. Vispār atkal atsaukšos uz... Draymond Greens atkal ir ejectots. Atkal, cik ilgi nav par ko. Mēs, laikam, toreiz paredzējām. Vai viņu atkal izraidīs par... Mēs pasīsimies mūsu pirmssezonas fake alternatīvos over-unders, un tur bija jautājums par to, vai... Mums bija tieši pēc viņa tā suspensiona, vai viņš atkal... Mums bija arī pirmssezonā jautājums, vai Draymondu aiztrēdos. Bet Warriors, ko teica, atkal atsaukšu uz Zaklo, bet tas bija viņa tajā 8 things. Viņš katru nedēļu mainās tie skaitļi. 9 things, 8 things bija 10. Tas, ka 10 things bija ilgāk. Bet katru nedēļu arī pumpēt ārā tāds saturs ir tik grūti. Tev katru nedēļu kaut kas ir jāatrodas. Bet viņš interesanti līdzību saskatījies ar šo sezonu un pagājušo sezonu, ka... atkal tajā lejas galā ir komandas, kas,
ir tādas šķietami tā kā pieredzējuši un playoffiem gatavas komandas, kuras atkal kaut kā pievilušas nedaudz regulāri sezonā. Pagājušajā sezonā atkal bija arī gan Lakeri. Man liekas, ka Warrior bija 6. Lakeri bija play-inā, un rietumos augšdaļā bija 2. un 3. bija attiecīgi Memphis un Kings. Un šodien atkal kaut kādā ziņā tādas līdzīgas komandas tur figurē. Denver ir kaut kā tagad pēc šīs nakts laikam nomainījās. Bija Denver, tajā raksta tapšanas laikā piekdien bija Denver, bija 1. un 2. 3. bija Oklahoma un Minnesota. Kaut kā atkal var saskatīt kaut kāds likumsakrīgs, ka tur augšgalā ir, ja nes bez Denveras 2 tādas tā kā, mazāk pieredzējušas komandas, tā kā, kuras arī varētu nokost tie tā kā tās pieredzējušās komandas, bet kaut kā tie pašā laikā Oklahoma, bet ļoti līdzīgi tomēr komanda Memphisē, jā. Kaut vai pēc uzbūves, ja, ka tur ir izteikts līderis, Šejs un Morans bija Memphisē, piemēram, un Minnesota tie pašā laikā kaut kā ar Kings pagājušas sezonas arī tā kā it kā ir pieredze, it kā nav, tie pašā laikā varbūt citās komandās tiem spēlētājiem pieredze, ko Bēram, piemēram, vai Sabonim bija pieredze citā komandā playoffos, bet tie pašā laikā, jā, kaut kā grupa, jā, viņas kaut kā, neko nav parādījuši, protams, jā. Playoffos, tā kā atkal liekas, ka varbūt atkal kāda no tām apakšgala komandām, tāpat Phoenix, tā kā arī, kuri varbūt arī, vienkārši tikt playoffos kā 6. 7. un paņemt pirmajā raundā. To, šobrīd kā Denver būtu nākt pretī tai 6. komandai, bet es nedomāju, ka Denver paliks 3. Tā kā. Starp citu jautājums, bet man būs par Denveru. Davai. Viena lieta, bet vajadzētu apskatīties. Tas ir tavs lauciņš. Šitādas lietas rakt. Tagad tu to neizdarīsi šādi, pēc tam un ielikt, nezinu, varbūt Twitter aptaujā, tas izskatās realistiski. Vai pirmkārt apskatīties, cik ir bijis, protams, ka vēsturē tas būs baigi tālu, nemaz nevajag skatīties, jo skaidrs, ka kādreiz pirmajā kārtā bija 3 spēles, bija jāuzvar 2 no 3, un es gribēju, nevis 3 spēles bija jāuzvar, nē, 2. Best of 5, 3 uzvars. 3 uzvars, jā, 3 uzvars. Bet vai šīs gads potenciāli varētu būt gads, kurā pirmajā kārtā tiks aizdīts visvairāk spēles? Dēļ tā visa mišmeša, kas te ir, cik relatīvi arī spēcīgas komandas tur jau pašā sākumā cīnīsies savā starpā. Tieši tāpēc, ka tagad ir bišķiņi apgriezies otrādi, tas, kā tu saki, tas arguments, ka ir jaunas, nepieredzējušas komandas, bet viņas ir ļoti stipras komandas. Viņas nav jaunas, nepieredzējušas. Jaunas, kas pēdējā vilksnē iekļūst. Jā, no apakšgala. Tev apakšgalā ir viss stiprās, augšā tev ir stipras, bet jaunas, un nevis stiprās, bet pieredzējušās, un it kā, uz papīra stiprās, Phoenixa, un tev pirmajā kārtā jau būs tādi dueļi. Tas pats jau arī pasties austrumos, ja Sixeri turpinās slīdēt un Embiids nāks apakaļ. Varbūt Sixeri vai Heat var nākt pretī Bostonai principā. Kas neviens no otrs nav labs. Mums zīmējas vienkārši insane pirmais rauns. Un es gribētu apstīties parakt, cik spēles parasti vidēji aizved pirmajā raundā. Visi kopā, visi līga. Pirmais ne tikai Bostonai var nākt vai no Phoenix vai Heat, vai no Sixeri vai Heat. Milwaukee'iem var nākt pretī Heat vai Sixers. Tur jau pirmais, otrais seeds jau var pretī dabūt 7 spēļu sērijas principā. Jau Cleveland, tur jau Indiana pret Cleveland kaut gan var būt interesanti. Knicks Orlando, man liekas, būs beigais slugfests. Izskatīt, tīri tā uz papīra. Bet viņš varētu būt jautrs. Tāpēc, ka Orlando ir aizsardzība, ko ir rītīgi interesanti skatīties. Viņiem tā enerģija un tā deva, ar kādu viņi maut. Viņš ir vienkārši harizmātiska spēle viņiem ir. Viņiem nav tā, Heat tipa, ka tev tiešām Heat un Knicks. Tas droši vien nebūtu baigi skatām, bet Orlando man tādā ziņā patīk, jo kas Aizakam tagad atkal? Viņš atkal ir ārā? Man liekas, ka šonakt viņš nespēlēja. Vai kad šonakt man bija spēle viņam? Kopš mana fantāzijas sezona ir pārvērtusies par cerību kausu. Es vairs baigi, nesakoju līdzi, kas tur, kurš notraumēts kaut kāds nišais spēlēt. Nišais, bet tāds, kurš tur nometamais spēlēt. Hamstrings kaut kāds. Šonakt viņam laikam ir parādījies. Neko darīt. Tik tā šodien skatījos, ka nebija bokskorā. Pupuru. Kā, jā. Bet, ko gribēju pieminēt? Jā, pat tev garākais pirmais rauns, principā, to gribu uzzināt, jā? Jā, es gribētu uzzināt, cik ir bijis, kas ir šī brīža konkurenti. Un tad teorētiski varētu bet tajā modernajā erā, kad best of 7 ir bijis viss. Un vēl par Denveru. Jā, Denveru. Tas sanāk šonakt. Tas tweets ir ielicies. Despite the statistics, Jokic isn't at the level of Vlade Divac and Dino Radža. Šito Kukoč teica? In the center position. Kukoč to teica? Yep. Jā. Ko tu par to domā?
Kādi ir tie viņa kritēriji? Tas šajā cigaretes nosmēķēts dušā pēc spēlēm. Kurš var vairāk paciņas dušā izpīpēt? Pirms un pēc spēles. Un double savāk. Jā. Tā kā doubles per cigarette. Man liekas, ka... Cigarettes per double rādītājs. Man liekas, ka... Tas ir advancētais. Cigarettes per triple-double, bet ne. Ratio, cigarettes per triple-double ratio. Bet man liekas, ka šitiem... Eiropas, man liekas, Eiropas, kuriem bijušiem spēlētājiem, man liekas, ir ļoti svarīgi tas, ko tu izdarīji izlasē. Un Jokičam, viņš ir spēlējis pirms izlasē, bet man liekas, ka ar Jokiču Serbija neko nav īsti tā kā uzvarējusi. Negribu samot ātri pasīties, bet man liekas, čempionu tituli mēs nav bijuši nekādi. Un tiem gan Rādžam, gan Divacam ir bijuši pasaules čempionu tituli un Eiropas kaut kādas medaļas Dienaslāvijas izlases sastāv, bet Jokičam ir sudrabs Rio un U19 pasaules čempionāts. Tas ir būtiski. Tas ir būtiski. Tas būtu, viņiem varbūt nav, bet jā, es domāju, ka Kukočs, es neesmu lasījis to argumentu, bet es ticu, ka tur tādiem, sevišķi tādā vecāka, iepriekšējo divu pauģu apakaļ spēlētājiem, kas ir Kukočs, principā, viņiem tomēr joprojām nozīmīgs tas kaut kāds nacionālais, tas kaut kāds, tas identitātes stiprināšana izlases formā, un man liekas, ka Jokičs sevišķi pēdējos gados kaut kā, negluži izvairās, bet nav redzēts baigi izlases sastāvs. Ceru, ka viņš spēlēs olimpiādē. Bet tā arī ir, tā ir tāda eiropiešu lieta, visu laiku arī besīties par to, besīties par ASV, besīties par, tā kā Amerikā tur tas šitais, tas, ko viņš tur dara Amerikā, tam nav nekādas nozīmes. Tā ir arī tāda ritīgākā eiropiešu lieta, vienkārši sēdēt, pīpēt cīks un besīties par visu. No pun intended. Bet jā, Divacam pasaules čempions 90. gadā, Eiropas čempions 89. 91. gadā, 87. gada universiādes čempions, 87. gada U19 pasaules kausa ieguvējs. Reku, šito var pielīdzināt Jokiču tam, jā, tā kā tur viņi ir pa nulēm. Un tev vēl viskādi kaut kādi kadetu čempions, viņš ir, viņam ir arī, viņam ir 96. gada Atlantas sudrabs olimpiādē un pasaules kausa. Bet arī tikai Jokičam. Jā, 2002. gadā pasaules kausa viņam arī ir. Un 95. un 99. gada vēl Eiropas zelts un bronza attiecīgi. Tā kā, jā, ok, nē, ir ok, jā, bet, es domāju, jā, tur, es nezinu, lai ņemās tur savā Dienaslāvu sulā. Ejam tālāk, pasamies, ka varbūt lietām, ko mēs sarunājam pirms sezonas ātri. Mums nebija, tu pirms ierakst teici, ka tomēr mēs esam ātri to pārgājuši pāri, bet man liekas, tas notika tik ātri, ka es pat nepierakstīju, ko mēs teicu. Man liekas, ka tu rakstīji, jo tu sauci ātri. Es saucu, mēs vienkārši minējām, mēs jau nerakstījām. Tu nepiefiksīji ilgu. Ierakst, ir jāklausās ierakst. Tad check the tape. Check, ja interesē mūsu over-under pirms, bet mums bija alternatīvās, kaut kādas fake over-underi. Daži no tiem jau ir neizgājuši jau sezonas vidū vai All-Star pārtraukumā, piemēram, mana prognoze par 4,5 virs 4,5 pirmreizējiem All-Stariem. Bija 4. Tu teici zem, tavs Anders izgāja. Un ar visām rezervēm. Tā kā tu teici, būs rezerves. Bet nebija tik daudz notraumēti. Ja godīgi, pagaidām Embiids spēlē All-Stars? Nespēlē. Labi, cik spēles būs Vembaņamam? Bija šitāds mums. Līnija bija 49,5. Kā Vembaņamam izskatās, viņš man liekas diezgan iznīcinās šo līniju. Diezgan viņš tur saspēlējies. Tā, davai, tev ir vaļā mūsu interesantā lapiņa. Davai. 65 spēles. Viņš jau kvalificējas šobrīd arī lielajām balvām. Tā kā Vembaņam ir īsti pārsits šo 50, nezinu, kāpēc 50 mēs likām, bet man liekas, ka mēs bijām ļoti tādi, piesardzīgi tomēr ņemot vērā, ka viņi varbūt taupīs. Bet ne, Vembaņamam ļauj spēlēt. Kaut gan sezonas sākumā viņam tur tomēr tā kā man tā teorija bija vairāk, ka pirmkārt viņi taupīs. Un ka otrkārt tieši uz sezonas beigām, tā kā Spurs visticamāk tankos, tad viņu vienkārši nelaidīs, lai viņš neuzvar pārāk daudz spēles. Tas arī bija viens no argumentiem, bet viņi ļoti labi to izdarīja pirmajā sezonas pusē, neuzvarēja spēles. Nedēļ viņam spēlēt tas spēles. Jā, tagad var mierīgi rambāt. Kura komanda pirmā tiks sodīta ar spēlētāju dalības noteikumu? PPP, Participation Policy. Mēs abi rakstījām Sixers. Kāpēc? Droši vien Embiids, tāpēc. Bet Brooklyn, man liekas, joprojām vienīgā ir. Nav dzirdēts nekas cits. Brooklyn toreiz tur baigi kaut ko tur pret Clipperiem runāja, ka bija kaut kāda viena kaut ko tur situācija, ka tur teica, tagad šito mēs arī vairs neievērosim. Jā. Jo es esmu dzirdējis to, ka bija īsu brīdi neliels arguments, ka tagad šitais arī ir aizgājis, skujutāku, jo kaut kas kaut kur nespēlē. Man liekas, ka Clipperi kaut kāda tur pēdējā brīdī. Bet labi, nav tas arī. Ben Simmons, tāds spēlētājs joprojām ir līgā. Vairāk
vairāk iemestie grozi, respektīvi field goal, nekā piezīmes saņemtās. Pagājušajā sezonā viņam bija 133 iemestie metieni pret 139 piezīmēm. Kā viņam, viņš sezonu, protams, jau beidzis, bet kā viņš līdz šim izskatījās? Nu, nē, es domāju, ka bija labāk. No. Viņš iemetis vairāk? Jā, viņš iemetis vairāk. Domāju, jā. Man liekas, ka jā. Nu, tūlīt pateiks. Tā, totāls. Benam Simonsam iemesties metieni 43 un piezīmes 36. Yeah. Malacis. Bet tāpat tas ratio, man liekas, jau līdzīgs tā kā pagājušajā sezonā bija daudz ciešāk. Tālāk. Un vai būs vairāk par 3 trīņiem? Tas, man liekas, viņam 0 bija šo sezonu, tas ir bez variantiem. 0 trīņi izmest, 0 trīņi iemest. Protams. Loģiski. Anyway, tālāk. Bens Simons, tālāk, Bens Simons un beidzam. Cik treneri tiks atlaists sezonas laikā? Man liekas, ka joprojām viens. Nu, pagaidām, jā. Domā, kā atlaidīs vēl? Grifina atlaid, jā, vienīgo. Jā. Vairāk nav viens. Es brīnos, ka Hams noturējies ir. Es brīnos, ka Hams noturējies. Atlantai Quinn Snyders Atlantai joprojām. Viņam iedeva piķi lielu, man neatlaidīs. Mūsu kandidāti vispār. Kaut kur. Uz hotseata mēs runājām, ka Donovans, Billijs Čikāgā, kur joprojām tur cīnās, un joprojām ir play-inā. Čikāga ir weirdest. Bet Čikāgai jau kurā sezonā šitā? Es Čikāgai vispār neskatos. Mana prognoze bija Jasons Kitts. Kurš īstenībā izskatās labi? Izskatās labi, bet bija momenti, kad Dallas izskatās labi. Dallas ar tiem saviem jauniem eksplozīviem džekiem izskatās aizraujoši. Nu tiešām foršs basketbols. Un es tieši skatījos pēdējo spēli pret Kings, laikam viņiem bija. Kur Kairijs ar Luku tur nokārtoja lietas. Pats man patiesībā kā NBA basketbola mīlim pietrūkst Kairija Irvinga plēfos. Nu, tas, ko viņš dara basketbola laukumā, ir vienkārši dievišķi dažreiz. Un es gribu redzēt playoffos Kairiju Irvingu spēlējam basketbola augstā līmenī. Tur būs highlight paks, es domāju. Nu, kaut vai tas viņa game winners ar kreiso roku āķi. Tikai Kairijs tādu varēja iemest. Jebkurš viņa caurgājiens ir tikai Kairijs tādu var iemest. Tur izlokies un tu nesaproti, kā viņš paspēja bumbu palaist vaļā no tā, ka viņš jau vēl nav nolaidies zemē. Man patīk dažas lietas, mūsu prognozes ar šo ir beidzās, bet es atvēru tagad tādu ātru apkopojumu par to, kāds bija pirmssezonas ģenerāla menedžeru aptaujas rezultāti, kādi bija tā kā interesantākie punkti. Pirmssezonas, kā titula favorīti, abām pa 3% tika iedots Nuggets un Celtics, kas arī joprojām ir relatīvi iespējams, diezgan iespējams fināls. Milwaukee 23% tika iedots, Suns 7% un Clipperiem 3%. Okay. Jokic dabūs 3. MVP, bija 43%, Jānim 20%, Tatumam 13%, Dončičam 10%. Jā, Embiids pat nebija tā kā competition. Varbūt tāpēc, ka visi zināja Es domāju, dēļ spēlēm. Jā, tāpēc. Bucks Celtics ir labākā starpsezona. Kaut gan ne, tagad tu arī vari to pasīties. Kuriem bija labākā starpsezona Bucks Celtics, tagad, kad mums ir spēles, Milwaukee'iem iedeva 23% un Bostonai ar 23%. Celticiem ļoti laba starpsezona. Nu, viņiem bija vienkārši izcila. Lakeriem tika iedot 13%, Portlandē 17% bija iedot. Portland ir leģendāri visos citos veidos. Būtam Hendersonam tagad sliktākais plus mīnus NBA vēsturē. Representing Ignite. Un Ignite Rip. Yeah. Rest in peace, Ignite, Gilly, Ignite. Kaut gan tieši Jēlens Grīns ir eksplozīvs un Kumingam ir labākā sezona. Nu jā, bet zin kā, tieši tagad arī Jēlens Grīns ir mazliet, redīmojis to Ignite. Jā, saka, jo pirms tam jau arī viņš bija super, viņš bija, kā saka, poster child argumentam, ka Ignite sūkā, jo tur saka tev Hendersons, jo Hendersons no Ignite nāk ārā, man liekas. Man liekas, ka Skūts Hendersons ir un Jēlens Grīns. Divi it kā ir talants, bet neko nemāk spēlēt būtībā. Tādi raw talanti. Rookie of the Year pirmssezonā 50% Vembaņamam bija. Protams, atcerēsimies, ļoti labs case. Četam bija sezonas sākumā. Bet tagad viss ir. Bet Vembaņam vienkārši. Man liekas, ka Vembaņam dara to un vēl vairāk nekā, mēs gaidījām šobrīd. Es negaidīju. Es varbūt varēja iedomāties, nevis varēja iedomāties, bet tā kā, ja man kāds pirms sezonas pateikt, vai vienmēr man būs 40 plus 20 spēles, tā kā varbūt varētu arī pateikt, jā, sure, bet varbūt tagad, un vēl triple fives, ne, bet quintuple five. Arī un 5x5, pirmais kopš, kaut kā tas neizklausās episki, ka pasaka pirmais kopš Nurkiča, ja, bet pirmais, man liekas, ka viens no otrais vai kurais kopš, 10 gadu laikā, tā kā, bet, ja man, pat kāds pirms sezonas pateikt, pajautāt, jaunākais
5. Arī. Jaunākais gan pēc viņa vecuma, gan pēc tā, ka tas ir visnesenākais. Bet jau pirms sezonas kāds pajautā, vai vienmēr man būs 40+20 spēle, es teiktu, jā, sure, nezinot tā kā, kāda būs tā, kāds izskatīsies reālajā dzīvē, bet tagad, kad tas noticis, tā kā, tas ir tiešām, tas ir episks, tas pirmais kopš šaka, man liekas, rukijs 40+20. Anyway, tālāk, Kems Whitmores bija iebalsots kā vislielākais drafta stils. Es teiktu, ka Hakers ir lielāks stils, nezinu, kurā vietā viņi draftē, bet viņš nebija tik zem nemaz. Viņš kaut kāds Hakersam tika dot 10%. Skūtam, kā trešajam draft pikam, tika iedot 10%, ka viņš ir baigais stils. Keontae George no Jutas bija, bet lielākais 18. Bet Whitmoram bija 43% iedot. Bet viņš arī diezgan labi spēlē. 5. vietā pirmssezonā par lielāko stilu 7% bija Brendons Podžemskis, kurš, manuprāt, ir labs, ļoti labs stils. Man liekas, ka es tieši šorīt klausījos pa ceļam, ka viņš ir starp rūkījiem, starp šo klasi neskaitot, līdz ar to neskaitam Chet Holmgren, jo viņš nav šī draft klasa, viņš ir 3. vietā izcīnīties bumbās, aiz Wembaņams un aiz vienu no Thompsoniem, Osāra vai Amena. Osāra, man liekas. Anyway, bet kas priekš aizsarga, kas ir diezgan episki. Adebayo neiekļuva labāko aizsargu, tā kā listā ar 40% Jānis tika uzskatīts par labāko aizsargu. Kaut gan šis laikam īsti nav jautājums par to, kas būs aizsardzības spēlētājs, bet Jānis, Drew Holidejs, Greens, Marcus Smarts, Jacksons, kavāk Dievs. Es biju aizmirsis par Jaren Jacksonu un Marcus Smart, jo viņi spēlē Memphisā, un tur visi ir traumēti. Labi, pēdējais. 76eriem tika prognozēts, ka būs visneparedzamākā sezona no visām komandām. Kas? Tā nav izslēgts. Nav izslēgts, tāpēc, ka, tas viņi var kāstot ielikt play-offos un paņemt pirmajā raundā. Jā, viņi var, kā vieni gandrīz no līderi, viņi bija 2. vietā, taču vienā brīdī, manuprāt, un ar potenciālu MVP sastāvā būt viena no labākajām komandām, tad, nokrīt no Klīns tev sezonu, jo Embiid satraumies, tad Embiid var atnākt apkārt, un es tam lietos piekrīt. Jā, bet labi, tā ziņā labi prognoz. 30% tika dot šim Mavericks 2, 13, Oklahoma 13, Pelicans 10, Phoenix 10. Vēl Golden State tādā sliktā nozīmē to varētu dot. Kā apbalvojumu šo, jo tur arī ir, tur ir tik daudz frustrācijas visiem bijušas par visu kaut ko, par to, kur pazudis Klejs, kas notiek ar Dreymondu, cik ilgi tas nabaga Karijs tur vēl vispār var kaut ko pavilkt, kas notiek, nezinu, ar jaunajiem, kur palicis Wiggins, jo tik tādu negācijām piepildīja sezonu kā Warriors pret to, ko no viņiem gaidīt, grūti atrast otru. Es piekrītu Portlanda, bet neinteresē Portlanda. Viņi tur darīt, ko viņi grib. Kaut kas notiek karsti, bet ne karsti, tur ir tur man viņi sāk 5 rukīs vienā spēlē. Bet Golden State jāpiemina tas, ka viņi jau šobrīd vēl joprojām nav īsti pat atraduši sastāvu, ar kādu viņi spēlē. Kas ir Golden State's go-to sastāvs, pat nav īsti zināms. Jo tur katru reizi iet kaut kas cits, un Kers joprojām, ja tu skaties uz to viņu spēli, ir skaidri redzams, ka viņi joprojām nav vēl izdomājuši, kas ir un kā tā mūsu komanda izskatās, kā mēs playoffos iesim kā savu pirmo tā kā labāko ieroci. Un tas jau par kaut ko liecina. Jā, piekrīt. Ejam tālāk. Ejam uz lietām, kas nav tā kā tiešā veidā NBA saistīts, bet ir tepši laikā. Jā, jau ieraksts sākumā minējām par J.J. Redika un LeBron James podcastu kopīgo Mind the Game, kurš ir tā kā divējādi nozīme, ka mind tā kā rūpējies par spēli, vai tā kā, mind the game, tā kā uzmanies no spēles, bet tā kā, kāds saprot mind the game? Es tūlīt padomāšu latviski, kāds ir labākais. Esi lietas kursā par spēli. Sako līdz spēlei, kaut kā tā, un vienlaikus, protams, mind, jo prāts, un viņi tā kā gudri runā tur. Es to uztveru, ka tam ir divējādi nozīme. Bet, anyway, patīk? Jā, patīk. Protams. Pirmkārt jau, zini kā, brīvā formātā ar labu vīniņu Lebrons vienkārši, jo, manuprāt, Lebrons arī diezgan brīvi runā, kas ir rītīgi atsveidzinoši tam, ka pārsvarā no tāda kalibra superzvaigznēm, īpaši arī no tā, cik kalkulēts ir Lebrons.
viņi vai nemāk, kā, piemēram, Lūka, nav vienkārši... Tur varbūt gan barjeras... Viņš nav cilvēks, kurš ir tāds, un Lebrons, piemēram, ir tas, kurš nekad neko nesaka, jo kas, ko viņš pats saka, ir ziņas būtībā uzreiz. Tur ir divas tādas galējības. Un šeit, man liekas, viņš pietiekami brīvi un atklāti stāsta par tām lietām, kā viņš jūtās par to visu. Un tas ir pats interesantākais, jo bieži vien gribās zināt to īsto spēlētāju sajūtu. Ko tu par to domā? Nevis tu tur pasaki kaut kādus soundbites, bet tieši kā tu par to jūties. Un tas, manuprāt, ļoti vērtīgi, jo viņš tiešām tāda attieksmes paušana. Jo to mūsdienās neviens nedara, tāpēc, ka, protams, ka tev par katru šādu attieksmes paudienu var pēc tam nākt. Agregators, un es brīnos, viņš tiešām, kā minēja, brīvi izskatās, bet nav bijuši kaut kādi tur izgriezumi, kas nākuši ārā, tur kā kaut kas Lebrons ir pateicis šito, jo tikpat labi tur kaut ko varēja arī izgriezt, tur, es nezinu. Zini, kas ir rēcīgi? Nav. Tādiem arī visādiem agregatoriem un satura radītājiem, ka tad, kad Lebrons to pasaka līgas kontekstā, piemēram, vienkārši, ka viņš ir no savas darba vietas, vai ne, runā, tad tu visi agregē, jo tie ir klikšķi un tā tālāk, bet tagad viņš to runā no sava podkāsta, un es reāli pieļauju, ka īstenībā ļoti daudziem arī ir, zini, kas tīri skaudība, ka ja es griezīšu ārā šos bitus, es būtībā promotēšu konkurentu podkāstu. Jo tā spēle īstenībā ir ļoti tāda netīra viņiem tur tajā pusē. Jo viss arī tā, ja tu pasako tam ciešāk un paklausies, arī tur kā no Ringera. Tas pats Džedža Redis, kā viņš tur aizgāja prom no Ringera par to, ka arī neviens tev netic. Nevienam neinteresē video podkāsti. Nevienam neinteresē tā, būtībā vispār nevienam neinteresē tur tavi podkāsti, nomierinies un tā tālāk tur sēd pie ratiem, kad mēs tev cik atļausim, tik atļausim un visu aizgāja prom. Tas galvenais konflikts, pat ne konflikts, vienkārši tas bija, ka Džedža gribēja iet uz to video podkāstu. Jā, viņš attīstīja formātu. Bet, un Bills un Ringer, kā jau podkāstu tie pionieri, viņi tā kā domā, ka podkāstam jābūt tie oriģināli formā audio. Jā, tagad viņi paši ir pārgājuši tur tā lieta, tas, man liekas, tas normāls aplausiens. Un visa tā ņemšanās, un es pilnīgi pieļauju, ka tev arī ir tas, ka, vai mēs šo izgriezīsim ārā un promotēsim savā kanālā, jo tas būtībā tu promotē konkurenta outletu. Jo tā nav problēma tad, kad tas ir, national news vai nāk no tā kā lielajiem avotiem, tad, protams, ka tu tur kā... Bet tad, kad tev ir šie jau nišas, tad ir tā izvēle, bet, es nezinu, vai tas, protams... Bet, zini kā... Jā, es piekrītu. Ko tu tur daudz arī baigi tā agregēs, klausieties un skatieties? Agregētos vienkārši super, tādas insightful basketball lietas, kuras tu varbūt, ja tu agregētos, liela iespējama, ka tu pats īsti līdz galam nesaproti. Ko tu dari? Man liekas, ka tur daudz ir no tā, tāpēc ir atturēs, jo viņi, man liekas, daudz ko pat līdz galam nesaprot tieši to basketbolu, to valodu. Ne valodu, jo Rediks ir labi parūpējis par to, lai visi saprastu iespējami daudz no tā, ko viņi runā. Jo gan pirms epizodēm paskaidro to lingo, gan arī, ja tu skaties video formātā, viņi pēc tam tā kā, ja kaut ko pieskārs atkal kaut kādām tēmai, ko Rediks ir paskaidrojis pirms epizodes, viņi tā kā parāda tādu mazu izgriezumu, viņi tā kā tajā brīdī, tā kā, lai atgādinātu, ko tas nozīmēja, tā kā vēlreiz. Tādā ziņā tas ir, man liekas, šobrīd no basketbola podkāstiem, man liekas, ir viss tieši no spēles, no tā tur var tev redzēt slikta aizsardzība, laba aizsardzība, un ko tur switch un tādu sūdi. Man liekas, šis ir tā kā vispār next level. Šis ir tiešām tāds basketbola tādiem, es pat nezinu, kas ir augstāk par gurmāniem, es nezinu, tādiem pilnīgiem nūdelēm. Es nezinu, tas ir, it sevišķi, ka tu klausies bez tā video formāta, jo es, piemēram, klausos braucot kaut kur mājās no darba vai ko uz riteņa, un man tāds, Dievs, es esmu pārāk stulbs priekš tā. Nē, bet zini, man arī tieši patīk, ka šis piespiež to video skatīties. Man tiešām tas patīk, jo man citreiz ir mazliet pat žēl, ka man nav tādas, kaut kas manā ēdienkartē, ko es varu apsēsties un pie teļuka paskatīties. Jo pārsvarā viss ir audio, un tu to patērē visu kaut kur, tikai ne tā mierīgi, un tagad apsēžos un koncentrējos. Jo man liekas, ka tu vari, protams, teikt, ka, es negribu tur, kāpēc man skatīties, ja es varu klausīties, bet tā kā man liekas, ka nevar, it doesn't get bigger than, ka tā kā, bet, come on, tur ir Lebrons. Arī fakts, jā. Vai ne? Tā kā tas ir maksimāli, ja kaut kā tu vari pārdot savu video saturu, ja tev ir alternatīva, protams, ar audio, bet ja tu gribi pārdot savu video saturu, tad krūtāk par Lebronu tā kā nevar vairs būt. Tā kā, ka tur ir Lebrons, tev tas ir jāredz video formātā, come on. Tā kā tādā ziņā, jā, viņi ir noseguši tos, tā kā visus tos, jā, lauciņus, tā kā, kad ir video formāts, jā, bet podkāsts ir audio, bet tur ir Lebrons, vecīt, ieslēdz video. Tā kā, citu vieno pēdējās epizodes, kur viņš runāja par to, ka viņš nesaprot, kāpēc Luka Dončiču joprojām double-teamo, jo viņš pārāk gudrs un spēja atrisināt, un te uzreiz ir, sanāk 4-3 uzbrukums, un pēdējā spēle pret Kings.
tieši punktā šitais notika. Tur, protams, kaut kāds, man liekas, pat 3 reizes Eksums nomāzēja garām pilnīgi brīvus trīņus, bet viņš tad iemeta to vienu izšķirošo, kas tad arī nodrošināja uzvaru, bet identiska situācija. Tie vienkārši pie centra ap divu saskrien virsū, Dončičs momentāli piespēle un visas situācijas noveda pie brīva Mavericks trīņa. Un tad vienu arī beigās iemeta. Man liekas, ka tiešām, ja ir kāds spēlētājs, kuriem ir tā platforma, kurā varētu ieklausīties, tas ir Lebrons. Man liekas, ka es nebrīnīšu, ka tiešām kaut ko viņš pateiks, ka tas tā kā, liks aizdomāties tur kaut vai komandām un kādām schēmām pirms spēļu kaut kādām tā kā apmēram, ka tas pats Lebrons arī teica, ka viņu tur neviens nedabultīmo vai ko viņš teica, vai blico vai ko. Tāpēc, ka viņi zina, ka tā nav jēga no tā. Es atdošu labu piespēli un būs vēl sliktāk, tāpēc, ka tev būs pilnīgi brīvs kā metiens vai uzbrukums kādam citam. Jo, tie ir ļoti interesanti tiešām, kad arī, ka tur viens ir, ka tev pasaka kāds tur par kaut kādu spēlētāju, ka viņš to un to dara pēc statistikas, un tas spēlēs nav tur klātesošs, ka viņš nevar paskaidrot, kāpēc tā ir, piemēram, Un Lebrons vienkārši pasaka, jo viņi zina, ka es zinu vislabāko, ka es varu atdot vislabāko piespēli, tāpēc viņi to nedara. Tā kā viņš pats arī zina to, ka pret viņu nelieto šo schēmu, piemēram, viņš to ļoti labi zina un zina, kāpēc. Un man tas likās ļoti tiešām tā, tāds svaigs gaiss tajā visā basketbolā kaut kādā diskursā. Kā mēdz sociālajos tīklos teikt, hashtag visiem iesaku. 2 sērijas iznākušas un... Redzēs, cerams, ka nebūs gads līdz nākamajai jāgaida, jo šādiem projektiem, diemžēl, tā tendence mēdz būt pulsot tagad play-offs sāksies. Ieraksta daudzus epizodus uzreiz gan jau. Tagad viņi tās pirmās 2 ierakstīja vienā reizē, bet pēc tam, nezinu, kad mēs tā nākamo sagaidīsim. Lekariem ātri sezona beigsies, gan jau varēs. Tas gan. Un tad pat īstenībā man ir liels cerības, ka mēs sagaidīsim to saturu. Jo pretējā gadījumā, zin kā Lebronam droši vien gribēs palikt, viņam gribēsies savā ziņā tie narratīvā palikt iekšā bišķiņ. Jā, palikt relevanti tomēr. Jā. Bet arī tas, ka Rediks, es negribu samalot, bet es zinu, ka viņš 100% playoffs komentēs, un man liekas, ka viņu pat anonsoja kā fināls, tā kā komanda, kas komentēs fināls. Un man liekas, ja viss sastājas pareizi, tad tas būtu baigi interesanti, ja Lebrons, Lakeri izstājušies un viņi nespēlē finālā, ka viņš, arī tā kā viņi runā tieši par fināliem kaut kādus strādājus, apspriež finālu spēles, piemēram, man liekas, tas būtu ļoti interesanti būt. Jā, Vai ātrais par Minnesotu, pieminam vēlreiz par Minnesotu pārpus laukumu, par neizdevušos darījumu, kurš jau aizsākās 21. gadā, un 27. martā beidzot, tas tika izbeigts. Vismaz šobrīd, jo šobrīd visu dokumentāciju un visu juridisko pusi tomēr joprojām izskatīs līgas vadība vai tiešām esošiem Minnesota Timberwolves un Minnesota Lynx arī. Īpašniekam Glenam Tayloram ir bijis tiešām leģitīms pamats izbeigt šo pārdošanas procesu starp viņu un Aleksu Rodriges un viņa to partneri. Drīzāk partneri, jo Rodriges... Otrādi, Marks Lors ir tas galvenais naudas maiss. Rodriges ir seja tam visam. Talismans un banners, ar kuru var piesaistīt varbūt vēl investors. Bet tas īsais scenārijs tam ir tāds, ka 21. gadā viņi noslēdz to tādu vienošanos, kad uzsāks to pārdošanas procesu. Vienojoties, ka komanda, kuras tajā brīdī tas pārdošanas cena bija 1,5 miljardi, kas šobrīd visticamāk ir vismaz 2 reizes lielāka. Bet arī rēķins viņiem būs sulīgs, arī nodokļu rēķins būs diezgan labs. Jā. Viņi vienojas, ka vairākos maksājumos, ne vairākos, bet laikam kopumā 3 maksājumos. Kredītā paņēma. Jā, 3 maksājumos. Mēs esam īpašnieki, mēs sēžam courtside, bet mēs neesam vēl samaksājuši, bet kredītā paņēmām šo. Viņi 3 maksājumos veiks to samaksu par komandu. Viņi jau bija samaksājuši, ja nemaldos, viņi bija samaksājuši ekvivalentu 40% no komandas īpašumu, kas ir, viņi jau kļuva par majorities, viņi nekļuva par, viņi bija minority sākumā, bet viņi tagad ir gandrīz vai, viņi nav viņi ir viena no 2 principā īpašniekiem, jo Tayloram ir pārējais 60%. Vienam ir tikai pārējais 60%. Tikai, jā, jo tā sākotnē ideja bija tāda, ka Taylors pats gribēja vispār saglabāt 20% no tās komandas vēl, pat tad, kad viņš vairs nebūtu majority īpašnieks, bet beigās viss beidzās to, ka 27. martā viņi Lors un Rodriges nesamaksāja tos vajadzīgos, laikam, 400 miljonus, kas bija, lai viņi kļūtu par 80% īpašniekiem. Bet viņi, kā to interpretē, bija tas, ka
viņiem līdz 27. datumam bija neobligāti jāsamaksā, samaksā, protams, būtu bijis ideāli, bet ka līdz 27. datumam viņiem bija jāsniedz pilnīgi visa nepieciešamā dokumentācija, lai apliecinātu, ka viņi ir spējīgi samaksāt to, un tad tā kā atverās 90 dienu periods, kurā viņiem ir jāsamaksā tā atlikušā summa. Taylors to laikam interpretēja tā, ka līdz 27. jums ir jāsamaksā, vai arī, un vienlaikus viņš arī neuzskatīja, ka tie dokumenti, ko viņi līdz šim bija iesnieguši par to summu atlikušo, kas jāsamaksā, ka tie bija vēl validēti, ka tie vēl bija absolūti, absolūts apstiprinājums tam, ka viņi ir spējīgi samaksāt atlikušo summu. Un viņš vienkārši tā kā, pieņēma, ka 27. datums viss, jūs neesat samaksājuši, jūsu iesniegti dokumenti nav pietiekami, lai apliecinātu, ka jūs varat samaksāt, un komanda vairs nav pārdošanā. Vienlaikus, kas ir smieklīgais, tas, ka, protams, ka Lors un Rodriguez joprojām ar saviem 40% joprojām skaitās viena no komandas īpašniekiem. Tāds arī paliks, ja vien viņi neizdomā pārdot. Bet viņi, protams, tā arī nāca klajā ar savu paziņojumu, ka tā kā, es nezinu, kā latviski šis tulkojas, bet ka viņam bija seller's remorse. Nožēl. Ka tu tas cold feet, principā, kaut kas tāds? Nē, ka tu pārdod un tu saproti, ka tu īstenībā negribēji pārdot. Ka tu sākumā, nezinu, tas ir, ka tu sākumā gribēji pārdot, bet patiesībā tu tā kā tu pārdomā un īstenībā tu negribi pārdot, un tu tā kā izdomā. Un Taylors arī bija pēc tam pateicis, protams, Lors un Rodriguez teica, ka kad viņi vēl turpinās tur, protams, arī sazināsies ar līgas vadību un arī, protams, ar pašu Tayloru, ka, lai šo visu tomēr, par šo visu tomēr tik skaidrībā, un tas nav 100%, ka tiešām ir beigusies šī komandas iegāde, vismaz juridiski nav beigusies, gan Taylors uzskata, ka ir beigusies, jo viņš jau teica, ka komanda šobrīd izskatās baigi labi. Tas arī vēl viens pienākums tam, ka viņš tā kā nožēlo, laikam to, ka vispār piekrits tai pārdošanai, viņš tā kā teica, ka komanda ir baigi labā, jāturpina būvēt uz to, kas ir, jo visticamāk 21. gadā, un viņi var saprast, viņš neredzēja droši vien šai komandai nekādu nākotni baigo, ka tomēr Minnesota tajā laikā bija, miskaste. Lielākoties, un šobrīd tā ir viena no rietumu komandas. Viņiem ir mini Jordans. Viņiem ir mini Jordans, viņiem ir vislabākā aizsardzība līgā joprojām, viņiem ir uz kā būvēt, protams, liela rēķina, kā tu minēji, būs liela rēķina tiešām nāks, vismaz 3 maksas spēlētāji plus McDaniels, kurš ir arī kaut kādā ziņā tur būs, daudz jāmaksā. Būs liels rēķins, bet arī lielākoties, man liekas, ka viens no argumentiem ir tas, ka tā komanda vairs nemaksā $1,5 miljardu. Tā komanda maksā pie 3 miljardiem. Ņemot vērā, pat cik tika pārdoti Suns pa 4 miljardiem. Un man liekas, ka vēl bija kaut kāda, kur bija tas minēts? Bija minēts, kaut kāda komanda vēl pārdeva tikko nesen, nesen, bet šajā jaunāko laiku vēsturē. Arī pa 3-4 miljardiem. Es neceros, kur komanda tā bija, es neceros. Bet kādā ziņā tā... Kur tā vēl bez Suns pārdeva? Kaut ko vēl pārdeva. Clippers kādreiz, bet tas bija pa miljardu. Tas bija pa 3 miljardiem. Es to pateikšu, par kur komandas. Ko tu tikko vēl pārdeva? Ne tikko. Tūlīt pateikšu. Charlotte. Pa 3 miljardiem pārdeva. Jā, pareizi. Jordan, tā kā pavisam nesen. Un Mavericks pa 3,5 miljardiem pārdeva. Arī fakts. Labi, Minnesota savu $1,5 miljardu. Tā ir Minnesota, bet still, viņi nav tik nevērtīgi. Pareizi, taču šogad divas pārdeva. Gan Charlotte, gan Mavericks bija vēl šogad. Bet pasies arī, ko nozīmē, ja tev ir nauda, kas piemēram tajā pašā Dallas Mavericks to jauno īpašnieku sakarā var minēt, kuri izziņoja, ka pārdos, un man liekas, līdz gada beigām arī pārdeva, un viss, un Marks Jubans šobrīd ir kaut kāds talismans vienkārši, kurš joprojām sēž, kur sēdēs. Viņš ir svarīgs joprojām. Viņš ir svarīgs, bet... Viņš ir basketball operations still, viņi pārredzē. Pareizi, kamēr kas tur bija, ka tur dēls tai īpašniecei neizdomās. Es gribu vadīt basketbolu. Viņš jau principā komandu, viņš joprojām vada. Jā, lai vada, bet jā, un man liekas, ka Six Trophies koncepcijons teica, pirms bija paziņots par... to, ka šis darījums ir pārtraukts vai izbeigts. Viņš teica, ka nav diezko patīkami, ka tavs jaunais īpašnieks, viņš tieši runāja kontekstā to, ka viņi joprojām nav samaksājuši par to komandu jau 3 gadus. Tā nav laba zīme, ka tavi jauni īpašnieki, tev kā spēlētājiem tā nav laba zīme, ka taviem īpašniekiem acīm redzami nav naudas, ka viņi nevar to komandu nopirkt. Kas ir 1,5 miljardi, kas NBA naudās, tas nav daudz.
Priekš komandas noteikti. Jā. Kā populārais apskatnieks, populārākais apskatnieks, Bills Simons teica, ka nāks līgā iekšā Seattle un Las Vegas, neizbēgami. Jā. Ka viņas maksās 4,5 miljardus katra komanda. Par to jau 3 gadus runās. Ar citu arī, goda vārds, par šito jau runā jau 3 gadus par to, jau cik viņas maksāšot un tā tālāk. Visi jau zina cenas nosaukt, vēl neviens nezina pat kur un kā. Starp citu, Lebrons arī tajā podkāstā pateica diezgan skaidri, ka viņi savu vēlmi iegūt komandu īpašniecībā. Viņš teica tā, jā? Jā, viņš teica, ka es nezinu, kas bija tas viņa tajā brīdī sarunas temats, bet tas, ko viņš teica, kad man piederēs komanda, tad man būs šitā. Viņš teica, ka viņš noalgos. Viņi runāja par laikam GM-iem un treneriem. Par GM-iem un treneriem, kas, tā kā konsekventi ļoti labi draftē un tā tālāk un tā projām. Un tad viņš teica, ka man būs komanda, visi those motherfuckers were gonna work for me because I'm just gonna pay them top dollar. Okay. Bet arī, Rodriguez, jā, viņam bija labs, kur teica, tā kā salīdzinām, ka Rodriguezam, jā, viņam ir daudz atlēta naudas. Bet reālā nauda, viņam nebija, īstā tādu biznesu. Viņš nav miljardieris. Jā, bet cik tālu Lebrons ir šajā procesā? Viņš ir miljardieris, vai ne? To mēs zinām, laikam. Tehniski viņam ir miljarda līgums ar Nike. Okay. Viņam ir mūža līgums. Jā. Un līdz ar to, to sauca par miljarda līgumu. Bet man liekas, ka viņš bija kaut kur jau tā kā oficiāli. Nē, viņš arī, es domāju, ka Lebrons jebkurā brīdī var kļūt par miljardieri, jo viņa tas asetu kopsumma, viņa tā arī tēla vērtība un vispārējais ir. Jo tehniski viņam ir miljarda līgums ar Nike. Viņš varētu, ka viņš iegādāsies komandu, viņš tā kā teikt, do you take shoes? Tā kā apmaiņā par naudu. Jo es domāju, ka viņam vajadzētu iegādāties komandu, viņš varētu uzprasīt Nike kaut kādu tur avansu, bišķiņu ātrāk. Avans. Viņam net worth, according to Forbes, 22. gada jūnijas ir 1 miljards. LeBron James networks. Ko viņš ātrais? Ja viņš pērk komandu, ar ko viņš varētu kopā pirkt? Viens ir viņš dabūs kaut kādu nezināmu čali ar naudas maisu, protams, jā? Kaut kādu Alibaba īpašnieku, piemēram, jā? Kas tur Joe Tsai, jā? Kaut ko no tā gada. Jeff Bezos, piemēram, jā? Jeffu Bezos viņš varētu nopirkt kopā komandu, zini, kur? Sietlā. Jeff Bezos, Amazon ir no Sietlas. Bet pagaid, es domāju, ka viņš pirks komandu, viņš pirks kopā ar Rich Paul. Jūs starp citu, Rich Pauls arī Rich Pauls ir ļoti bagāts. Viņam ir Adels nauda. Viņam ir dafigā nauda. Richam Paulam ir dafigā nauda. Viņam ir tā mūzikas nauda. Viņam ir daudz naudas. Bet ja godīgi viņš varētu nepirkt Sietlā, es domāju, ja viņš pirks Las Vegas. Stabili, es domāju, ka 100%. Nē, labi, zini, ja nebūs variantu, tā kā mums ir vai Seattle or nothing, tad jā, bet es domāju, ka visi iet uz Vegas. Expansions būs... Nē, bet Lebronam varbūt nebūs iespēja Vegasā nopirkt. Tā es to domāju. Ja viņam būtu jāizvēlās, protams, ka viņš pirks Vegasā. Labi, viss jau. Viss jau. Varam nākamreiz parunāt par 65. Par spēlētājiem, kā nopelnīt 1 miljardu? Piemēram. Labākās likmes uz spēlēm tajā un tajā datumā. Nē. Parunāsim par spēlētājiem, kas kvalificējas 65 spēļu noteikumam un līdz ar to kvalificēs All-NBA balvām. Par to nākamreiz tad jau sezona principā būs gandrīz galā. Tā kā vēl realistiskāk būs, bet Kristaps Porziņš nebūs nevienā komandā, jo viņš nekvalificēs. Viņam 51 spēles šobrīd. Tad ar to arī beidzam. Ar to arī beidzam un tiekamies. Nākamdēļ sekojam Twitterī. Savu NBA. Peace out.